Sveicināts! Ja tu esi kristietis, tici uz Jēzu, bet ja tu nezini, kas tas ir saņemt svēto garu, tad šis video ir priekš tevis. Tu ej draudzē, bet īsti nezini, vai esi kristīts ar svēto garu vai nē, jo vienkārši tavā draudzē par to nerunā, vai arī pasniedz to kaut kā savādāk. Paklausies, ko Pēteris saka vasarsvētku dienā. No Apustuļu darbiem 2. nodaļas. Bet Pēteris tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Tie, kas tic uz Jēzu Kristu, ir aicināti lūgt saņemt svēto garu. Cik daudz no kristiešiem, kas tic uz Jēzu, pie tā arī apstājās. Tic, ka Jēzus ir piedevis grēkus, bet nelūdz pēc svētā gara, spēka no augšienes. Ievērojiet, svēto garu nevar saņemt netīros traukos. Vispirms ir grēku nožēla un grēku piedošanas saņemšana. No Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 14. panta. Un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti tā: saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pēc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekārsies un atgriezies. Redzies stāvju durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird mana balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm. Šī rakstu vieta ir rakstīta ticīgajiem, kas tic uz Jēzu, bet nav viņu ielaiduši savā sirdī. Paradoks. Kā tas var būt? Ticēt uz Jēzu un tāpat laikā viņu nav ielaiduši savā sirdī. Tie ir ticīgie uz Kristu, kas nav saņēmuši svēto garu. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Svētā gara saņemšana nenotiek automātiski. Ja cilvēks domā, ja jau es ticu uz Jēzu, tad jau es esmu kristīts ar svēto garu, gan jau viņš man ir, tā nav. Svētais gars izpaužas reāli ar izpausmi. Šodien tas notiek parasti cilvēkam runājot jaunās mēlēs. Ja tev nav nekāda izpausme, padomā, varbūt tu nemaz svēto garu neesi saņēmis. Varbūt tev ir pienācis laiks to lūgt Dievam. No Apustuļu darbiem 8. nodaļas. Bet apustuļi Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu, jo tas ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu. Šī rakstu vieta nepārprotami norāda uz to, ka svētā gara saņemšana nenotiek automātiski ar ūdens kristību. Mācekļi bija kristīti ūdenī, bet nebija saņēmuši svēto garu. Varbūt tu arī domā, es jau esmu kristīts ūdenī, tad jau es arī esmu kristīts ar svēto garu automātiski. Tā nav. Ja tu esi kristīts ūdenī, nākošais solis ir lūgt personīgi Dievu par svētā gara saņemšanu. Tad tu saņemši svēto garu reāli, ar ārēji redzamu zīmi, parasti tas notiek ar runāšanu citās mēlēs. Bet nav izslēgts, ka arī ar kādu citu līdzījošu zīmi. Svētā gara izpausme ar ārēji redzamu zīmi parasti runāšanu citās mēlēs, bet nav izslēgts ar kādu citu līdzījošu zīmi. Ir vienīgā bībeliskā mācība par svētā gara saņemšanu, jo apustuļu darbu grāmatā visur, kur aprakstīta svētā gara saņemšana, jeb kristība,
Visur tieši vai netieši norāda, ka šo aktu pavada redzama zīme runāšana mēlēs vai pravietošana. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo ik katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpī, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja tu lūdz svēto garu, lai Dievs dod tev svēto garu, tad nešaubies, ka tu saņemsi tieši svēto garu, ne vairāk un ne mazāk. Debesu Tēvs, es lūdzu par katru kristieti, kas tic uz Jēzu, kas klausās šo video, bet nav saņēmis svēto garu. Palīdzi viņiem saņemt svēto garu ticībā. Visur, lai notiek tavs prāts, bet nevis mūsu. Jēzus vārdā. Amen.